Šodien Rīgas Tehniskajā universitātē 150 gadu svētku ietvaros likteņdārzā iestāda ceriņus un ozolu, protams, kas ir tāds ļoti zīmīgs notikums, jo Rīgas Tehniskā universitāte pati ir daudz gājusi cauri likteņiem dažādiem pavērsieniem. Līdz ar to arī šodien mēs kopā arī simbolizējot, kas ir noticis Latvijā, tad mēs, kā vienmēr esam bijis Latvijas sastāvdaļa, senākā universitāte Latvijā un izglītības pamat stūrakmens, es pat gribētu teikt inženierzinātnēs, tad šodien arī mēs iestādījām koku simbolizēt šo savienību starp Latviju un Rīgas Tehnisko universitāti. Koku stādīšanā piedalījās liela daļa Rīgas Tehniskās universitātes pārstāvju kolektīvu, studentu parlaments Rīgas Tehniskās universitātes un, protams, universitātes vadība rektora personā. Rīgas Tehniskās universitātes studentu parlaments, protams, ir vienojošā studentu organizācija, kas pārstāv RTU studentus un, protams, ka mēs vienmēr esam bijuši daļa universitātes attīstībā, un mēs esam tie, kas universitātē šo dzīvi, dzirksti ienes, un, protams, arī šeit mēs aktīvi piedalāmies, un gan visi, kas dejo, dzied, visi ir Rīgas Tehniskās universitātes studenti. Šajā skaistajā pavasara dienā, kad lēnām nozied ievas un sāk ziedēt ceriņi, Tehniskā universitāte rīko jau savu 4. projektu RTU Skan tādu akciju. Un šo akciju rīkojam ne tikai par godu mūsu augstskolai, bet arī visai Latvijai. Un tāpēc izvēlējāmies likteņdārzu, jo tā ir vieta, ko es domāju, ka neatkarība no tautības, no visādām dažādām piederībām šeit sapulcēsies cilvēki. Un mums patīk arī tas mērķis, ka līdz 18. gadam šis lielais skaistais dārzs būs sakopts un iestādīts, tāpat kā mūsu universitāte jau 150 gadus zied un plaukst. Un šī akcija Iestādīsim dziesmu arī it kā veidojās no 3 lielām lietām – no saknēm, akmeņiem un šiem ziediem. Un kāpēc ceriņi? Tāpēc, ka ceriņi ir ar skaistu pušķi galā. Tas tā kā kultūrā, kur īsti neredz to lielo darbu, tās saknes, un tāpat tās arī visi amatieru kolektīvi. Viņi ikdienā strādā kaut kādā citā profesijā, bet vakaros pulcējās kopā un dod cilvēkiem prieku. Un tā mums ļoti patīk, kad likteņdārzs mums piedāvāja tieši ceriņus stādīt. Un vēl jauniešiem patīk tas, ja nu pēc tam atrod to laimīgo ceriņu. Un, protams, mūsu rektoram iespēja iestādīt dižozolu, lai ozols aug un lai mūsu augstskola arī zied un plaukst. Pasākuma programma bija tāda, ka mēs sākumā ar rektoru un tautsdeju ansambla vektors vadītāju Uldu Steinu, kurš ir šīs augstskolas absolvents un vēl vairāk kā 55 gadus strādājis jau ar kolektīvu, mēs pielikām savu piemiņas plāksni, lai vienmēr visas paaudzes atbraucot šeit redz, ka mēs šeit bijām. Un pēc tam mēs iestādījām šo ceriņu aleju, dižozolu, un tagad visi kolektīvi, tuvu pie 200 cilvēkiem sadalījušies darbos. Mēs tagad kopjam amfiteātri un strādājam Ābeļa alejā. Visas augstskolas lielā jubileja ir 14. oktobrī, bet svētki turpināsies visu gadu. Un arī šodien mēs vēl 2 stundas kārtīgi pastrādāsim, tad mēs vēl dziedāsim un dancosim. Manuprāt, ļoti interesants un liederīgs pasākums, jo tagad turpinājumā arī 2 stundas būs kārtīgs darbs likteņdārza labā. Mēs apliecinām savu piederību Latvijai, latviešu tautai, mūsu attīstībai, mūsu kopējam liktenim. Un Rīgas Tehniskā universitāte šajā 150 gadu jubilejas gadā veic daudz pasākumus, lai parādīt savu vēsturi un savu attīstību, bet šis ir viens no tiem pasākumiem, kas vairāk ir domāts mūsu garīgumam. Mums ir ļoti aktīvs studentu parlaments, un tā kā mums ir ap 16,000 studenti, tad visi kaut ko dara un grib darīt. Un tāpēc arī šādas aktivitātes, ne jau šādas likteņdārzā, bet principā katru mēnesi, katru nedēļu mēs varam 2-3 pasākums atrast, ko studenti dara dažādās fakultātēs. Visiem Latvijas jauniešiem iesaku nākt uz Rīgas Tehnisko universitāti, jo mums ir ļoti daudz budžeta vietas, mums ir profesijas tādas, kuras apgūstot vienmēr var dabūt darbu, un ne tikai darbu, bet tajās var attīstīt savu biznesu. Mēs esam īpaši ar to, ka ir ļoti pieprasīts inženieru specialitātes kā Latvijā, tā tepat mūsu tuvākajās valstīs, un kāpēc to nedarīt? Visu mūžu jau būs jāmācās, bet to fiziku, matemātiku un inženieriju jāiemācās tad, kad tu esi jauns, kad tev elastīgas smadzenes. Un pēc tam var mācīties klāt vēl un vēl citās augstskolās.